bet konferences savu darbu turpina. Un vārds Černobiļas avārijas seku likvidētājam, acu lieciniekam, Nacionālās aizsardzības akadēmijas bijušajam pasniedzējam Gunāram Opmanim. Tātad vispirms paldies visiem ārstiem, pateicoties kuriem mēs vēl šeit esam un varam sarunāties. Tātad, mīļie daktari, paldies jums. Mana dzīve ir iedalījusies divās daļās. Pirmā, līdz, kad es nedaudz interesējos tikai par kodola problēmām, un otrā daļa ir pēc tam, kad es sāku vākt visus materiālus, kas ir iespējami, kas ir pieejami. Plus, tā kā tur dzīve bija ļoti interesanta un bieži vajadzēja atskaitīties par padarīto darbu, vispies rakstīt dienas grāmatu, jo nevarēja vienkārši atcerēties, ko tas ir izdarīts. Otrkārt, māja beigās man atsūtīja fotoaparātu un es varēju diezgan daudz ko iemūžināt. Ja paskatītos man visu fotoaparātu arhīvā, kas ir to, ko pašlaik žurnālisti meklē, es tādus kadrus vienkārši neprasīju. Es vienkārši filmēju cilvēkus viņu ikdienā, bez pozēšanas un viņu patstāvīgā darbā. Tad, kā tas varēja notikt, šitas te? Vienkārši mans uzskats ir, varbūt tas neatbilst daudziem citiem, bet iemesli tur ir trīs. Pirmais iemesls – neprofesionāls personāls. Tas, kas apkalpoja to maiņu, viņam nebija garas stāžs tur. Vienīgais pamienis, kas vadīja eksperimentu, bija liela pieredze. Nākošais. Kā jūs zināt, atomelektrostacijas būvē tur, kur ir daudz ūdens. Ūdens ir parasti tur, kur ir tektoniskie lūzumi. Un tajā vietā ir divi tektoniskie lūzumi. Es nezinu, cik tam ticēt vai neticēt, bet jau labi pameklē var atrast, kā 4. bloks ir tieši būvēts uz divu tektonisko lūzumu krustpunktu. Bet ir tāds papīrs, kad stacijas priekšnieks Grudžanovs ir lūdzis noskaidrot geologiem, kāpēc kustās 4. bloka pamats. Mikrofonā lūdzu. Un tad otrs variants ir, ko mēs tur domājam. Kāpēc personāls, kas tomēr ir izglītojies un mazliet ir strādājis, ir tik neadekvāti un tik dumji rīkojies? Tātad programma bija sastādīta ļoti interesanti. Un viņi vēl plus tev bija izmainījuši. Tātad, ja notiek zemestrīce un aculiecinieki varēja to pateikt, kad virs bloka ir mainījies gaisa spīdums, un tas parasti norāda, kad mainās elektromagnētiskais lauks, man elektromagnētiskā lauka izmaiņas pavada infraskaņa, un infraskaņa, kā ievēlojas uz cilvēku domāšanu, jūs visu zināt. Plus, vēl tam, viņus iespieda turpināt. Tad, kad gribēja atteikties no tā eksperimenta līdz, iespieda turpināt normēram tekstu, jūs redzat, es viņu esmu paņēmis un atstājis apmēram tādā veidā, kā viņš bija uzrakstīts. Tas notika pēc tam. Tātad attiecībā par piesārņojumu. Gaisā viss aizlido haotiski, bet sedimentējās stingri noteiktās likumsakarībās. Un tas ir pirmkārt atkarīgs no atmosfēras vertikālā noturīguma, no nokrišņa daudzuma, no apkārtnes reljefa, no Zemes gravitācijas un elektromagnētiskā lauka izmaiņām. Tātad, lūk, tas, kas aizgāja gaisā, nosēdās pēc tādiem likumiem, kurus neviens nevarēja paredzēt. Viss. Tātad, par to, kas, kur, cik daudz no izotopiem aizgāja, to tikai var minēt. Un tādēļ tam vienkārši netērēsim laiku.
1070. vai 1060. Kirī vai Kilo Bekerel vai kaut kas cits. Konkrēti kādi, cik izotopi, tos ir noteikuši, un tie ir bijuši vairāki desmiti. Man, piemēram, interesēs visu laiku, kāpēc nekur nevar atrast, cik ir un kur ir bijis urāns, kas ir aizgājis. Un svins. Saprotiet, runā par visu, ko pēdējos gadus sāk runāt par transurānu elementiem, bet neviens nerunā par svinu un urānu daudzumiem. Un es atļaujos varbūt izteikt pārgalvību, ka mūsu daudz problēmas ir tieši atkarīgs no urāna. Nevis no kaut kāda cēzija vai no kaut kāda vismaz tā man šķiet. Un kad satikamies ar amerikāņiem, kas ir cietuši no savu pašu draudzīgā uguns, tad viņiem simptomātika un viss, kas ir ļoti līdzīgs ir. Nu, kā tas viss gāja, ir daudzas teorijas. Un šeit tehniskām lietām klājās virsū politiskais faktors. Saprotiet, kā uzzīmēt, kā ir izplatījies radioaktīvais markons, lai neaizskart kaut kāda politbiroja darbinieka intereses. Ne? Es esmu redzējis zīmējumu, bet tas nav, ka praktiski ir gājis 40 km Rīgai uz Saupras pusi un 60 km Rīgai uz Kurzemes pusi. Vai ne? Attiecībā par to, kas ir pirmajās dienās tajā apkārtnē noticis, tas ir vispār drausmīgi. Es saku vecās vienības ir 1 rentgena stundā. Tāds fonds bija Gomejā 29. aprīlī. Tas ir tas sauktais joda neptunija trieciens. Minskā mazliet mazāk, Brestā vēl mazāk, citās pilsētās vēl mazāk. Nu, ja jūs domājat, ka tas ir sīkums, man bija draugi Gomejā, un es ļoti labi tagad atceros, kā viņi izskaties jau pēc pāris gadiem. Nu, tad šeit ir karte. Te paņemts ir kreisajā pusē. Tas ir, lai jūs redzētu, ka Latvijai arī diezgan liels piesārņojums ir 5 Cēzijas un 37, un nemaz neatbilst tiem datiem, ko mums uzrādīja Maskavas iela 165. Un otrs ir par transurānu elementiem, ko visu laiku centās noklusēt. Un, ja mēs paskatāmies uz transurānu elementu aktivitātēm, tad tie prieki vēl stāv Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas iedzīvotājiem vēl priekšā. Jo viņiem savstarpēji mainās, un vislielākā transurāna aktivitāte pēc gala stāviem ir sagaidām apmēram, pēc gadiem 89. Un tikai pēc tam lēnām kritīsies. Tas nozīmē, ka šajā te laukumā uz gadiem 300-400 problēmas vēl ir garantētas. Tā, šis slaids ir ielikts tā vienkārši, kā krievi saka, mežu pročim, iekšā, lai jūs paskatītos, kādi dati ir, kad Krievijas Federācijas mežu dienests uzrāda savas piesārņotās teritorijas. Nu, un Urāla kalniem, tur, kur tā zīmīta atrodās Prezvotsnes Ģeņiem Majak, tur 2005. gadā neviens neko klusi skaļi nerunājot, ir atkal kārtīgi notiec uztaisījuši. Tātad... Ko ir uztaisījuši? Nopludinājuši vienkārši radioaktīvās šķidrās vielas. Atkal teču šupē Tobalu basvenā. Nu, šeit, kā tika iespaidots meteoru, to jūs redzat, ka ļoti centīgi un labi strādāja. Arī šis jautājums ir diskutējams, kad izveidojās šis te piesārņojums. Kur ir palīgi? Kur atspētam to automātiski? Tātad, lūk, kā ir izveidojies šitas piesārņojums un kad? Tātad, viņš ir viennozīmīgi izveidojies tāpēc, kad negribēja, lai PSRS galvaspilsēta Moskava tiktu bagātīgi apgādāta ar radioaktīviem izotopiem. Un virs Baltkrievijas, kaut kur no Minskas līdz Mogiļevai, tajā apkārtnē An-12 visvairāk pastrādāja ar sauso ledu. Tātad viņi piesārņoja praktiski šo te teritoriju.
tā tas piesārņojums būtu aizgājis vairāk uz ziemeļu austrumiem. Ne? Ja mēs padomājam, tad apmēram tajā rajonā, redzēt, ka šitā visintensīvākā krāsa, tā ir it kā 40 kiri uz kvadrātkilometru, bet pēc Baltkrievu datiem, un tur pašā augšā, tur ir līdz 1600 kiri uz kvadrātkilometriem atsevišķi plankumi. Un Latvijas meža izcirtēji tur gādā koksni un straista koku uzņēmumus. Nu, tas ir skaista pilsēta kādreiz bija. Te ir vēl viena tematika par šito te pilsētu, kad plūsmas ir viņu it kā apgājušas. Kāpēc? Es nezinu, radioaktīvo piesārņojumu plūsmas. Nu, šeit es gribu pievērst uzmanību šitam te tiltam. Tas ir tā sauktais Naivas tilts pie Janavas stacijas. Tur cilvēki gāja skatīties, kā deg stacija, un Stradiņu slimnīcā savā laikā gulēja viena sieviete, kurai devas tur pusstundas laikā pabija, atnāca. Matos viņam bija 12 rentgeni, un uz kurpēm 17 rentgeni. Visi miliči, kas tur stāvēja apķēdējumā, 86. 87. gadā aizgāja. Nu, tas ir slavenais rudais mežs. Tas ir parādīts viens no variantiem, kā viņu vienkārši novāca, dezaktivēja. Bet vai tas bija jēdzīgi? Tas ir nākošais variants. 15 minūtēs, varbūt es ilgāk vai mazāk runāšu izstāstīt, gan līdz nevar neko, jūs paši saprotiet, nevar neko nepamatot. Tātad sužu pulks 257 bija tipisks civilās aizsardzības pulks, kas bija paredzēts strādāt tajās zonās, kur bija noticis kodols sprādziens un netālu no epicentra, lai vienkārši atbrīvotu caurbraucamās ielas un lai atbrīvotu cilvēks. Tātad atbilstoši attiecīga tehnika un attiecīgs aprīkojums. 9. datumā mēs sākam braukt, 10. mēs iebraucām, 11. jau sākam pēcpusdienā strādāt. Lūk, šī ir mūsu nometne, un ja jūs paskatāmies, tur ir ēdnīca, un šitās te malajās rindas ir tās rindas, respektīvi sakot, kur bija ķīmiķi izlūkrota. Redzat, puiši savāk viss nekad savējos nevarēja, jo vienmēr 2-3 ekipāži, kaut kur, ne jau ganījās, bet bijām darbu uzdevumos. Te mazliet no mūsu sadzīves. Ēdiens mums bija kolosāls, tīrs, tīros apstākļos tika viss taisīts. Ēst, kas sakot, mēs varējām pamatīgi, bet apkārtne romantiska, griezes, lakstīgalas, mīglapacējās, govis ganās, bet mēs atrodamies vējos virzienā, tas nozīmē gaisa vienmēr piesārņots. Tur, kur bija iztaisīta mūsu nometne, tur fons bija tikai 2-3 mg stundā. Atsevišķās vietās varēja sameklēt līdz 30. Bet pēc nedēļas teltīs segas, ja mēs nepurinājām, tas sega jau bija 10 mg stundā. Tas ir 0,1, man liekas, zīvetes tagad, tas ir pārmēnīgi. Tātad dezaktivācija. Dezaktivācija taisīt, tas bija vislielākās muļķības, ko tur varēja izdarīt tajā laikā. Pēdējais lielais izmešu daudzums, kas tika konstatēts ar radiolokācijas iekārtu, bija 14. augustā. Es pats personīgi atceros 19. jūniju, kad biju vienīgo dienu brīvs un pāri nometnē lidēja helikopteri. Par tāds uzņēmumu, kā jūs redzat, šeit ar helikopteri, vai ne? Prātīgs darbs. Vienīgais varēja būt tur, kur mašīna atlaist ceļmalu, lai nav putekļi. Un tās ceļmalas tika atlaistītas ar viskoziem šķidumiem, lai nekas neceļās gaisā. Lapas laistīt, nomazgā, bet pēc 10 dienām ir tas pats, ja ne vairāk.
Nu, tagad karte. Ja jūs paskatāties augšējo karti, tur ir tāds sarkans svītrīns, vai ne? Tas ir pēc atmiņas tās apdzīvotās vietas, kurās es esmu strādājis. Apakšā jūs redzat divas kartas. Šī ir nosacīta iztīrītā teritorija, kur nav iedzīvotāji, un šī teritorija Baltkrievijā, kur ir apdzīvotas sāģis un nav apdzīvotas sāģis. Tātad, izmantojot šo te kā karti apakšēju, jūs redzat, kurā sāģās es esmu bijis strādājis. Tātad, reaktoru praktiski es redzēju, bet man neradās ne mazākās vēlēšanās aizbraukt tur, nofotografēties un nopozēt. Ne tā kā viens otrs saka, es uz 15 sekundēm izlaicu ārā, un pēc tam man dozmetris saka, tu esi nopelnījis tik daudz. Starp mums rotā bija tikai viens cilvēks, kas izrādīja ziņkārību aizbraukt. Mēs sapratām, kas ir. Tātad viens no uzdevumiem bija tā sauktie kontrolu punkti, kur mēs tīrījām tehniku. Puso. Un šitas ir pie Tibros. Tātad uzbrauc uz paaugstinājuma, ko noklāja plasmas plēve, dozmetris vispirms pārbaud, kurā vietā ir jāmazgā, un tad tiek ar, tad kāds varētu būt, mazgājumais līdzeklis vai ne, ar ūdeni tiek mazgāts. Un tas viss tek par vienu renīti prom. Un apmēram 7-8 metrus aiz ceļa atrodas notekāka, kurā es izmērīju 15 rentgenu stundā. Ja brauc garām tehnika, un kamēr tehnika uz puso Tibro nemainījās, tehnika bija piesārņot līdz 3 rentgeniem stundā, tad saprotiet, ko dabū tie puiši no priekšas un aiz muguras, kas tur strādā. Tad, kad puso sāk mainīt, kravu aizved vienu mašīnu līdz turienei un tur pārkravu netīrā tehnikā, tas stāvoklis uzreiz stingri izmainījās. Tā dzīves neliela anekdote. Šiem tie puišiem, kas strādā uz puso, nakts bija augsts, Ukrainā dienas ir karsts un nakts augsts. Ko parasti dara? Dežuriešie mājiņi, kur ir ugunskura? Kas apkārt aug? Akācijas. Ļoti brīnišķīgi un skaista daba bija. Nocert vienu akāciju, pa nakti viņu nokurina. No rīta pelnu šupiņā, pusotru 3 rentgenu. Tagad, kā varētu pateikt, neiedzīgais darbs, vai kā krieviski varētu pateikt, martiškiem trud. Vienkārši vienreiz es sasparojos un nofotografēju ciklu no viena gala līdz otram, kā tas notiek. Tātad jātīra ir tikai pie mājām, mājas pagalms. Dārs, šitas te kartupeļu lauks nav jātīra. Redziet, tur nopļauj zāli, pēc tam norok zemi, kāpēc? No jumta tek ūdens, un ūdens ir radioaktīvs, viņš visvairāk piesārņotās vietas, tātad tās vietas norok. Es nevaru pateikt, kādas bija normas, es esmu aizmirsis. Šeit ir citi, kas piedalījās pēc tam tajās seku likvidēšanā, varbūt viņi atcerās normas, bet es zinu, kā jūlija ievies 0,7 mg stundā. Bet cik bija pirms tam bija noteikti mazāk. Šeit, ko jūs redzat pirmais, tad tas man ir jāprasa 40. nodaļai, vai viņš vispār jūsu sarakstos ir iekšā. Es jums iedodu, tas ir Karitāns Sanders, tas ir 88. gadā. Pirmais no 2, kas aizgāja no mūsējiem. Paskatieties, dažreiz ir iekšā ļoti interesanti. Katrs parasti lielās. Es arī varu palielīties. Tas nozīmē ne tikai karavīri, bet arī virsnieki strādāja. Ja bija vajadzīgi. Tad to mēs visu vedām uz tādu tolstīries, un tur viss tika praktiski tādā veidā, kā jūs bijat. Tātad sadzina kopā visu tehniku, bēra zemi, pēc tam vēl zemes kārtu, mālus un polietilēnu plēvi.
Bet ļoti labi biznesmeņi 88. gadā jau visu to sāk apgūt. Tā kā uz Latviju atceļoja priekš Žiguļiem nevienu radioaktīvu no šajienes. Tātad šo es jums vienkārši iedodu palasīt. Un par to laiku, kamēr jūs lasat, es jums mazliet pastāstu. Tātad no sākuma mēģināju visu sāģi izaktivēt. Ir ļoti skaista kolosāla sāģi metāla Visņānajā, kur mēs bijām. Bet tur ir 40 mg stundā. To mēs nokonstatējam, kad kur 2. vai 3. dienā. Mēs tā domājam, kā to var notīrīt. Tātad politiski lēmumi krājās pāri tehniskiem lēmumiem. Un, lai šitādas, te, kā sakot, nevajadzīgi resursu tērēšana nenotiktu, tad vienkārši izlūkus sūtīja, iepriekš noskaidrot, kāds ir tajā sāģā līmenis, ko tur var izdarīt un kādi ir mūsu ieteikumi. Tad vēl tāds punkts. Tam darbam, ko izdarīja izlūkrot, nenoticēja. Mēs dabūjām diezgan lielas ziepes, dabūjām pārstrādāt. Ka tā nevar būt. Saprotiet, tie iesūnojušie pulkveži, kas tieši štābos, viņiem galviņas daudziem nestrādā radoši. Un tad vajadzēja mainīt kontrolpunktus. Un kontrolpunktus vajadzēja mainīt tā, lai var nosēsties helikopters un kaut kāds tur liels zēns pārbaudīt, vai tās atbilst patiesībai, kuru mēs rakstam un nerakstam. Tātad, ja brauc sastādīt kaut kādu ziņojumu par apdzīvoto vietu un bija laiks, tad melrakstu mēs vienkārši pārrakstījām tīrakstā. Nu, tas ir nejauši aizķēries man līdzi. Man vispār daudz piezīmes aizķerās līdzi kaut kādā veidā. Tātad redziet, kā uzskaita, cik ir mājas, bet vajadzēja vēl skici zīmēt, kā tās atrodas, vajadzēja vēl uzrakstīt, kāds ir fons, kur var ūdeni paņemt un kādā veidā var dezaktivēt. Piemēram, bija tā, nodaļā, kur var dezaktivēt, es sāģēju uzrakstīju spaļīķi. Tas nozīmē nodedzināt. Politiski nepareizs lēmums, bet es saku, tas ir nereāli uz tur iebraukt. Un tā sāģi izskatījās apmēram tā, kā šitā te māja labā pusē. Tātad ekoloģiski tīra celtne, bet šitādas ekoloģiski tīras celtnes dezaktivēt ir nereāli. Tur tikai vienīgais piesārņojums pieaugs. Tātad pār kreiso pusi tā, kur it kā vēl varētu tajā laikā nodezaktivēt. Šeit jūs redzat Varoviči un par vidu jūs redzat sarkanu punktu iekšā. Un tur man atradās viens novērošanas postens. Nākošais jūs redzēsiet pierakstu rezultāts. Un tad arī tāds labs rezultāts. Un apmēram šajā vietā mums bija paredzēta pirmā nometne. Bet, kā mēs uzbraucām uz tā lauku bija no 25 līdz 40 mg. Mēs to paziņojam. Aizbraucam prom. Paskatījāmies citu dienu uz ceļu. Uz ceļu jau ir pat 4-5 rentgeni. Mēs to rezultātu ziņojam, seko 3 stāvu izteicieni, ka tas nevar būt, 100 ekipāžu braukājuši, nu tad jāvedi paraugus. Nu, šitās te ir 2 lapas no mana darbu žurnāla, kur es pierakstīju, kādi ir rezultāti kontrolpunktos. Es nekavēšu laiku, vienkārši šitas te paliek, šitai te to var paskatīties un viss, kas ir. Es nezinu, kur ir tās darba žurnāls, kur es rakstīju beta plus gamma. Abas 2 stāvām, bet es nezinu, kur tas ir. Mums fantastiski paveicās. Kreisā pusē jūs redzēt mūsu zvaigžņotos kungus, bet bija tas, kad viņi visi bija kaujas virsnieki. Viens nesen bija atgriezies no Angolas. Tas nozīmē, ka viņi reāli saprot situāciju un viņa personāla sastāvu bija uz tur. Labi, tie ir mūsu, kas sakot, rotas, 2 šefi. Nu, te vienkārši varat paskatīties, sakies bildes, tātad redzēsiet vienu sievieti, vienu virsnieku, nu, dekabrists arī bija. Atrauc viens ciemos. Nu, šeit ir ne mana ikdiena, bet es stāvu pie ātrās palīdzības. Tas ir pirmais, kas noslīka tur.
pirms jāņem. Arī vai viņš ir reģistrējošā. Un tas, kas ir rakstīts avīzē Vesti par šo gadījumu, tas 80% neatbilst patiesībai. Nu, šitā te darba diena bija. Šie ir oficiālie dati, kas ir paņemti no vienā aizsardzības ministrijas dokumenta, cik tur ir strādājuši cilvēki. Tas ir pie savām fotogrāfiem. Nu, tad pa jumtiem. Septembrī sāk strādāt arī 257. pulks, bet fotogrāfijas, cik es saprotu, ir uztaisītas 757. ķīmiskais atsevišķais bataljons, kas strādāja praktiski tikai uz jumtiem. Tātad uz jumtiem strādāja vispirms brīvprātīgie un pēc tam piespiedu kārtā. Jo pulka vadība bija izrēķinājusi, ka tādā veidā viņiem būs jāmaina ļoti daudz personāla sastāvu. Un tad tas ir nereāli, tad būs vienkārši iespēja aizbraukt visiem mājās. Un tā taktika nostrādāja. Nu, protams, takteri zina, kā tā taktika nostrādāja pie viņiem pēc tam pēc gadiem 15. Nu, šie ir jūsu kolēģi. Paskatieties uzmanīgi. Šie ir visi ārsti. Pazīstat? Un tad tas jums ir mājas darbs. Iepazīties ar viņiem. Man tur problēmas ar veselību parādījās jau jūnijā. Gribēju Kijevas hospitālē likt priekšā. Gaita bija tāda, kad nevarēja kājas pavilkt, bet apsolīja man 10. jūlijā maiņu. Un es nolēmu vienkārši pieciest. Bet iznāca vēl labāk. 4. jūlijā mums vienkārši nomainīja. Nu, un te es izteiksmīgi krievu valodā kaut ko pasaku, ka beidzot tai lietai ir. Nu, paskatieties, cik kupli man te bija 87. gadā. Pēc pāris gadiem man šitā te plēsiņas vienkārši nokā. Tie ir pagājušā gada uzņēmumi, bet mēs no interneta. Tā ir varbūt savu veidu nostalģija. Es nezinu, varētu būt. Jo vienā otrā vietā no šejienes, cilvēki ir bieži. Un tagad reaktors, tā kā sarkofāgu būvniecību un vispārējais, tas bija pilnīgi veltīgi darbs. Jo viss tur sakus un satecēja apakšējās telpās. Kopš 87. gada visas aktivitātes, kas tur notiek, ir ļoti izdevīgas zaļai kustībai un daudzām firmām. Un tāpēc nevelti tagad atkal grib būvēt atkal kārtīgo projektu, un pēc tam atkal kārtīgo projektu un atkal kārtīgo projektu. Nu, tāds izskatās apakšā minerāls Černobilit. 88. gadā no viņa neko nevarēja dabūt nost, viņš bija ciets, bet 2006. no viegla pieskāriena viņš jau, kā sakot, bruka kopā. Un te ir tāda interesanta lieta. Es nezinu, vai to vajag rādīt vai nevajag rādīt, bet es šito te Černobiļu info atrads. To pirmo pusi, kur ir Bragina, Narovļa Hoņiki, tieši tās vietas, kur būs problēmas ar plutoniju un ar americiju izotopiem. Tas ir tieši tās vietas. Nu, un apakšā 4. punktā no ārstiem tur ir labāk jāsaprot, cik tas atbilst patiesībai, cik tas neatbilst patiesībai. Attiecībā par Baltijas AS, ja viņa grib būvēt, tad viņi var būvēt jebkurā vietā, bet ne tikai Visaģinā tur, kur grib. Kāpēc? Tur ir tektoniskais lūzums, un tur potenciāli iespējams 7 balvas stipras zemestrīces. Veiksmīgi darbu!